augsts godātā priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, ministru nav, žēl. Nav daudz lietu, kas mani var pārsteigt, tomēr šķiet, ka šoreiz valdošās koalīcijas politiķiem ir izdevies pārspēt pašiem sevi. Un es patiešām esmu izbrīnīts par politiķu divkosību un augstprātību, runājot par nākamā gada valsts budžetu. Tā izpaužas nevien attiecībās pret opozīcijas deputātiem, bet arī saviem vēlētājiem nepilns 2 mēnešus pēc tam, kad notikušas vēlēšanas. Vēl vairāk. Kādēļ es saku, ka valdošās koalīcijas deputāti pārspējuši paši sevi? Tādēļ, ka jau pirms šī 2014. gada budžeta pieņemšanas, Pimenov kungs, jūs uzstājāties arī 3. oktobrī. Un paudāt sašutumu par to, ka opozīcijas deputātiem, lai iepazītos ar 46 likumprojektiem, ir iedota tikai 1 darba diena. Savukārt šogad Šadurska kungs jau pagājušā nedēļā brīdināja, ka priekšlikumu sagatavošanai deputātiem tiks dot pat ne vairs 1 diena, bet tikai 1 nakts. Vakar budžeta komisijas sēdēs Šadurska kungs nemitīgi steidzināja, viennozīmīgi norādot uz vēlmi budžetu pieņemt maksimāli īsā laikā, izslēdzot iespēju izvērtēt, debatēt vai ko papildināt budžeta kontekstā. Kad es uzdevu klātesošam ministram Reiram jautājumu, cik viņa prāt ilgs laiks būtu nepieciešams, lai iepazītos ar šo budžeta paketi un varētu pieņemt izsvērtus un atbildīgus lēmumus. Finanšu ministrs atbildēja, ka tam nepieciešams no 15 līdz 20 minūtēm. Diez vai Reira kungs, liekot roku uz sirds un skatoties acīs ikvienam cilvēkam Latvijā, kurš par jums atdeva savu balsi vēlēšanās, var apliecināt, ka ir gatavs parakstīties zem katras budžeta likumā ietvertās rindas, ko jūs esat rūpīgi izstudējuši un veltījuši 15-20 minūtes. Vai jūs, piemēram, esat gatavi parakstīties zem šī, es tikai citēšu, no budžeta paketes? Valsts ieņēmuma dienestam ir tiesības uzsākt procesu par juridiskas personas nokavēto nodokļu maksājumu, atlīdzināšanu budžetam no personas, kur ir bijusi šīs juridiskās personas valdes loceklis laikā, kad šie nokavētie nodokļu maksājumi ir izveidojušies. Esmu pārliecināts, ka cilvēki, kuri balsoja par mani, sagaida atbildīgu politiku. Un man šāda pieeja jautājumiem, kas skar ikvienu Latvijas iedzīvotāju, ir absolūti nepieņemama. Un es aicinu arī ikvienu no jums rīkoties atbildīgi, noraidot šo likumprojektu. Vēl viens iemesls, kādēļ es šodien aicinu balsot pret budžeta likumu atbalstīšanu, ir tas, ka nav ievērota procedūra, sagatavojot Saeimas budžetu. Kā tas izriet no Saeimas kārtības ruļa, es te citēšu. Saeima ir finansiāli patstāvīga. Saeimas budžeta pieprasījums pēc izskatīšanas komisijās un apstiprināšanas prezidijā iesniedzams finanšu ministram iekļaušanai bez grozījumiem valsts budžeta likuma projektā. Taču ne es, ne arī mani kolēģi komisijās Saeimas budžetu nav redzējuši. No tā man nāks secināt, ka lēmumi tiek pieņemti deputātiem aiz muguras. Veids, kā valdošā koalīcija demonstrē sociāli atbildīgu politiku, nerada uzticību ne manī, es esmu pārliecināts arī ne mūsu vēlētājos. Tas ir galvenais iemesls, kādēļ Latvijas reģiona apvienība un es personīgi neatbalstu šo likumprojektu un aicinu arī pārējos deputātus to neatbalstīt. Paldies jums!